Rihard, pirmkārt, paldies par turnīru. Kā tu kopumā vērtē, kā jums gāja? Kā pa kalniem viņam ne tā, kā vēlētos. Tad nezinu, kāpēc tā, bet nezinu, kaut kā jā. Tā es arī vērtēju, kā pa kalniem. Tad bija it kā likās baigi cerīgi, tad atkal tā, kaut kā nebija tāda. Nezinu, tāds. Grūti ko atrast pareizās vārdas. Jā, bet tev no pieredzes, kas ir tā atslēga, lai to stabilitāti dabūtu? Šoreiz, kā tu saka, ne, labas spēles mījās ar sliktām. Nezinu, tas jau laikam nav man jāmeklē atbildes, bet nezinu, treneriem varbūt. Es nezinu. Man te, ko es kaut ko pateikšu, vai ko droši. Tā mēs spēlēm zaudējam, tā acīm redzot, mēs bijām pelnieki šajā turnīrā. Tas bija visus, ko varējām. Kāds bija tas plāns šajā spēlē? Jo pirmajā ceturdaļā viņi tomēr aizbēga priekšā un to pārsvaru praktiski arī turēja. Tas bija sākumā iegūts. Tāds arī bija plāns. Acīm redzot, nestrādāja. Es nezinu, kāpēc mēs nemainījām neko ātrāk, bet tas jau nav manā lauciņā arī. Ne jau es te tieši kādu vainot un ko, bet vienkārši tāds bija plāns 2-2 spēlēt. Iemet visu, un tad arī tas pārsvars tāds arī bija visu spēli. It kā atnācām atpakaļ otrajā ceturtdaļā līdz -2 vai -3, bet atkal kaut kādu muļķīgu lēmumu un -10 atkal, un tā arī netika. Kā tu pakaļdzīšanu raksturot, jo tomēr pietiekam tuvu tikāt, lai vēl cerētu uz panākumu, vai ne? Tur baigi neko nedomāju, met un cer, ka iekritīs, un tur jau nav nekas. Lietuvieši sākumā pārsteidz ar to kaut kādu savu lielo sastāvu, ņemot vērā to, ka uz mazajiem, gan uz tevi, gan uz Žagaru bija Tubels? Nē, ja godīgi nē, viņi tā spēlēja arī čempionātā. Nebija tā, ka baigi ar kaut ko pārsteidz. Nevarējām mēs nosakt kaut kā tā, kā gribējām. Tu redzi to, ka, es negribu provocēt, bet vai tu redzi to, ka tiesneši ir kaut kādā veidā, varbūt nevelk šo zvaigžņu līmeni, kas piedalās šādos turnīros? Nezinu, ne jau laikam man to komentēt. Tā jau man grūti pateikt uz emocijām. Es tur teikšu, jā, mums tur nenošilpa to, bet varbūt arī bija otrādi, ka viņiem nešilpa. Tā kā man tā grūti komentēt. Es noteikti nebūs adekvāti, ja es te teikšu, viņi labi vai slikti tiesā, vai viņi pavelk to līmeni vai nē. Tā kā ir kāds viņš ir, mums par to nav jādomā, mums jāspēlē. Man vismaz no malas izskatījās, ka mēs kaut kur pazaudējām to savu flowu, to plūdamību uzbrukumā. Ļoti daudz meklējām spēli ar muguru pret grozu, spēli postā. Kā tas izskatījās tev un kāda bija tie pielāgojumi, par ko runājāt ģērbtuvē? Ja godīgi, baigi neko neizmainījām. Vienkārši mazliet pamainījām aizsardzību, un tā arī mēs visu spēli spēlējām. Tā kā devām iekšā, un kad viņi samainījās, tā kā garajiem baigi no āras nespēlējām. Tā kā es nezinu. Rihard, pēdējais turnīrs šis bija Lukam Bankī. Kā tev bija ar viņu sastrādāties? Ko tu par treneru var teikt? Nezinu, ko es teikšu. Viņš mums izcēla no pagraba. Mēs bijām 5. pasaulē. Tagad turnīrs nesanāca. Man viss kārtībā. Paldies!